Sveiciens saules un vēja sarunās. Mans vārds ir Elīna Baltskara, un šodien pie manis viesos ir cilvēks, kurš labprāt pārvietojas uz dēļa. Vienalga, vai tas būtu pa ūdeni vai sniegu. Iepazīstieties, sērfotājs un snowboardistsInārs Birmanis. Čau! Čau! Sveiciens visiem klausītājiem! Sāki, pirmais jautājums no manis. Cik daudz sērfošanā un snowboardā ir kopīgi, vai tās ir divas pilnīgi atšķirīgas lietas? Kopīgs ir tas, ka tu brauc ar dēli un brauc dažādos laikos. Ar snavu tu brauc ziemā pa sniegu un ar sērfu tu brauc pa vilni. Tā kopīga droši vien ir vairāk tā dēļa sajūta, bet tehnika diezgan atšķirās. Un uz kalna, protams, tu tiec augšā ar pacēlāju, vai tev uzved helikopters vai pats uzkāpa kājām. Tad šī gadījumā sērfojot, tev pašam tas vilnis ir jānoķer. Un tas arī tas grūtākais. Kas tavā dzīvē ienāca pirmais? Kurš no dēļiem? Pirmais ienāca snowboards, protams, jā. Te bija kaut kā 90. gadi, kad pirmoreiz izdevās izmēģināt. Un tad kaut kā tas lēnām aizgāja. Es pirms tam trenējos kalnu slēpošanā līdz 16 gadiem. Un tad kaut kā, viņa automātiski izbeidzās. Jo profesionāla karjera nekāda nesanāca. Un tu meklē kaut kāds jauns izpausmes. Un tad sākoties arī Latvijas neatkarībai, sāk ienākt arī visas tās jaunās pasaules vēsmas un parādījās tas snowboards. Un gribējās kaut kādu turpinājumu tai ziemas aktivitātei. Un es pirmais paņēmu to dēli, man pilnīgi tā kā jumts aizbrauca. Un es sapratu, viss snowboards ir kaut kā pilnīgi jaunā štela. Kas bija tas, kas tev to jumtu paņēma nost? Kas bija tā sajūta, ko tu ieguvi, ko tu pirms tam nebija savā dzīvē sajūtas? Es nezinu, varbūt tiešām tas bija tāds jauns izaicinājums, jo pirmkārt bija tas, ka tu brauc ar to dēli, pirms tam braukt uz kitulu dēli, un tās kājas tu vari noņemt, uzlikt, un tad viņas tikai piesietas klāt. Tas bija tāds pirmais kaut kāds pārbaudījums, kas likās, kā tu to tiksi galā, un tas, ka tu brauc reāli ar sāniem priekšu, nevis kaut kā parasti tur, un tas arī bija diezgan tāds, tā kā prātam tāds nobricinātājs. Tu tad sāki saprast, kā kustēties, kaut ko darīt un kā vispār varētu, lai tiktu pa kalnu lejā, bet tā sajūta, viņa kaut kā uzreiz paņēma. Es tādu nevaru vienkārši ir un viss un cauri. Tu saproti, ka tas ir kaut kas tāds, kas tev vajag uzrunā. Un tad tu sāki meklēt vēl kādu dēli, ar ko braukt, vai kāds nonāca līdz sērfam un kad? Sērfs, viņš jau bija kaut kur tādā varētu teikt, plānā jau pēc snowboarda, jo sāka nākt arī, tu jau redzēji visus tos sērfs žurnālus, sākās tie sacensības, varēja jau viņas kaut kur redzēt un tā, bet pat cik es biju ļoti dziļi iekšā snowboardā, es sev tā noliku, nekad vēl, lai cits sporta veids pagaida, jo tas viss prasa diezgan liels resursus ieguldījums un kur tu vēl brauks un tā, bet kaut kā lēnām viņš arī sākās Latvijā tas sērfs. Kad nebija kaut kur spēc, protams, kad sāku tu kaut kur braukt, aizbrauc kādu Spāniju, Franciju, tur noierēju kādu dēli un tad mēģināju tur braukt, bet tad kaut kā uztvērām to ideju, ka var pamēģināt arī Latvijā, ka pie lielajiem vētru viļņiem arī Pāvilos bija tā pirmā vieta, man liekas, kur es sērfoju Latvijā. Cik gadus atpakaļ bija tava pirmā uzkāpšana uz sērfa dēļa? Es nevaru pateikt, bet precīzi, bet domāju kaut kur apmēram 20 gadi varētu būt. Tagad tu stāsti, ka tas ir noticis pirms pietiekami ilga laika, tās ir 20 gadus. Es domāju par mūsdienām, kad, manuprāt, aizvien populārāk kļūst sērfošana arī Latvijā. Aizvien vairāk cilvēku vai tur brauc uz Portugāli vai uz to pašu Spāniju sērfot. Tajā skaitā arī uz Pāvilostu. Kas, tavuprāt, mūsu ziemeļniekus tik ļoti tajā vilina, jo īstenībā tas ir sporta veids, kas vairāk saistās ar siltajām valstīm? Es nezinu, man liekas, latvieši ir tādi jaunatklājēji, viņiem patīk viss jaunais, neordinārais, jo, pieņemsim arī paņemot tos pašus ziemas sporta veids, taču reāli kalnu nav, bet ir reizes, kad ir vienkārši kalni muģi no visiem slēpotājiem, snowotājiem, un man liekas, tas ir tā mentalitāte ir tāda, ka mēs laiku meklējam kaut kāds jauns izaucinājums, kaut kāds interesants lietas, un sērfs arī ir viena no tām, un redzēt, lai to sērfs jau, vispār ir vajadzīgi kaut kādi cilvēki entuziasti, kas kaut ko iekustina vispār to kultūru. Un droši vien mums sākās ar snowboardu, un tad tas lēnām, jo daudzi snowboardi sāk arī sērfot. Un tad tas viss lēnām
pārgāju uz surfu. Ziemas arī palika švakākas, vasara tāda garāka. Tagad arī visādas opcijas, ka tu vari to silto hidrotērpu iegādāties. Ja kādreiz tāda nebija, tad tev paliek tās iespējas arī lielākas. Un līdz ar to tas surfs arī sāk lēnām attīstīties. Tu saki, ka mums ir tāds jaunaklājēju gars un mentalitāte. Es pieskaitu tevi arī pie šiem cilvēkiem. No kurienes tev tā sajūta? Kāpēc tev visu laiku vajag kaut ko jaunu izmēģināt? Es nezinu. Man tagad ļoti grūti atbildēt šo jautājumu. Vienkārši tas droši vien ir kaut kāds dzīves modelis vai kaut kā tu pa to uz dzīvi skaties. Ko tu dzīvē dari un tā. Man nezinu, kaut kā licies ir ka forši, ka tu vari kaut ko darīt saistībā ar tām sporta aktivitātēm. Protams, es daru arī visu kaut ko citu, bet tas, ka man vairāk patīk, ka tas tieši saskaņā ar to dabu, ka snowboards un surfs, viņi tādi dabas sporta veidi ir, ka tu neesi kaut kādās telpās iekšā un tā, un ka tu caur šiem sporta veidiem arī vairāk iepazīsti to dabu un man tā kaut kā tas viss asociējās, saliekās kopā. Es tieši arī domāju par to kopīgo un atšķirīgo, un tas kopīgais, ko es acīm redzot, varu ieraudzīt, ir šī vienotība ar dabu, bet tu ļoti labi pazīsti abus šos sporta veidus. Kur tomēr tie vēja, saules un citi dabas spēki ir nozīmīgāki vai kur vairāk ietekmē, ja tā varētu teikt? Kur tev vairāk jāskatās pirms tam laika prognozes, kurā no sportiem? Protams, kad surfā jāskatās vairāk, jo tāpēc, ka viļņus veido vējš, un tad, protams, kad Latvijā ļoti izteikti, sevišķi pieaugušiem, kas jau labi brauc, viņiem vajag tos lielākos viļņus, un bērniem, protams, gan vienmēr būs kāds mazais vilnīts, kur var kaut ko mēģināt padarboties. Un tad jāskatās ir vētras. Tad praktiski jau Latvijā ir pa lielam surfojami vētru viļņi. Vai arī dažreiz pēc vētrām tas ūdens turpina vēl kustēties un nāk vilnis, un tad tās ir tās reizes arī, kad tu surfo. Okeānā, protams, ir druskas varbūt arī savādāk, jo tas okeāns lielāka ūdens kustība, un tur varbūt tas vilnis ir vairāk kustās, un varbūt tam vējam nav tik liela nozīme. Bet Latvijā tiešām ir ļoti liela nozīme vējam. Kāds tad ir tas lieliskais vējš, pie kur tu sāc jau pakot mantas un doties jūras virzienā? Pa lielam galvenais, lai būtu stiprs vējš. Tas ir pirmkārt jābūt diezgan stipram vējam. Cik tas ir? Jo grib lielāku vilnu, tad jābūt ritīgai vētrā. Tad, ja ir starp 20 un 30 metriem sekundē, tad ir gaidāms jau lielāks vilnis. Bet, protams, ka to vilni ietekmē vēja virziens. Vienīgais Pāvilostai ir ļoti tāda īpatnēja vieta, jo tur ir uzbūvēti 2 moli, kur sākas upiet iekšā. Un līdz ar to šie moli arī dažreiz pie dažādiem vējiem palīdz šiem viļņiem sakārtoties. Ja, piemēram, nāktu varbūt kaut kāds izteikts ziemeļvējš stiprāks, tad mēs to sāktu bārdaku. Ja? Protams, ka tu surfot vari, bet tas ir ļoti grūti tikt arī iekšā, un tas vilnis varbūt ir tāds īsāks. Un pie citiem vējiem, ka tie moli palīdz viņiem tā vairāk sakārtoties, tad tie viļņi nāk garāki, starp viļņiem veidojās intervāls, ja? Un tad tā skaitās tā surfera paradīze. Ka viss ir baigās sajūsmā, mums tā kā Portugālē. Kāds ir tavs perfektais vilnis? Ja tev vajadzētu izstāstīt cilvēkam, kuram ir vienkārši liels vilnis, mazs vilnis, kā tu iedot vairāk īpašības, lai saprastu, kurš ir tavs īstais, kuru tu visvairāk gaidi? Es gaidu, principā, lai vilnis būtu, kā mēs sakām, kārtīgs, tīrs vilnis. Ja? Ko tas nozīmē, kārtīgs, tīrs? Lai viņš nav... Kā varētu teikt, lai nenāk šie bardakainie viļņi, lai nāk tikai tie tīrie, garie viļņi. Un viļņu nozīme lielums principā ir atkarīgs ar kādu dēli tu brauc. Ja tu brauc ar garāku dēli, tad tu vari izvēlēties, tev pietiek ar mazāku, lēzināku vilni. Ja tu brauc ar īsāku dēli, tad tev vajadzīgs ir lielāks vilnis. Tas vienkārši kāds tev pašam tas dēļ arsenāls, un ko tu pats vairāk dari uz tā viļņa. Vai tev patīk braukt ar longboardu, ar garāku dēli un vienkārši tā lāzenāk pa viņu šūpoties, vai tu gribi vienkārši jau taisīt asus manervus. Ja, tad tu izvēlies īsāku dēli. Tam man vajadzīgs ir stāvāks lielāks vilnis.
Jums izklausās ir gan daudz vietējo slēngu, bardaks, tīrs, kārtīgs vilnis. Cilvēks vidējais noteikti šos vārdus neatiecinās uz jūru, skatoties tajā. Bet tas, ko es esmu dzirdējusi, ir, ka saka noķert vilni. Kas ir tas, ko tu noķer tajā brīdī, kad tu tiešām esi to vilni panācis un esi viņu saķēris? Noķert vilni nozīmē to, ka tu esi uzlicis augšā uz dēļa un pa to vilni brauc. Ja? Viens variants ir tā, ka tu, ja varbūt ir mazāks vilnis, tev nav variants pa viņam aizbraukt pa sāniem, ja? Un braukt tā kā prom no tā viļņu lošanas virziena, jo ir izteiktāka viļņa, kur ir izteiktas lošanas virziens, un Latvijā citreiz ir tā lūšana diezgan strauja un ātra, ja? Un tad tu vari paspēt bišķiņu pabraukt, vai arī tu brauc vairāk uz priekšu, tam vilnim pabrauc uz priekšu, un tad viņš atkal lēnām uzaug. Kāds tās iespējas katram arī tās iemaņas, cik liels un kā viņš pielāgojas. Jo Latvijā jau tie perfektie viļņi ir diezgan reti. Vairāk jau ir tie bardakainie viļņi tādi, kas ir grūtāk braucami. Un tad, ja tu esi bijis kaut kur uz tiem labajiem viļņiem, tad tev labāk izveidojas tā sapratne, piemēram, ārzemēs, ja? Tad tev, man liekas, ir vieglāk pēc tam arī sērfot arī šeit. Tu vari ātrāk pielāgoties, uzķert to sajūtu. Bet kas ir tā sajūta, kas ir tev iekšā tīri emocionālajā līmenī, kad tu esi uz tā viļņa, kad tu esi viņu noķēris? Tas jau atkal ir tā neaprakstamā sajūta, kad tu esi noķēris vilni un tu brauc. Tad iedomājies, tu ir jūrā ar vilnis un tu vienkārši pa viņu slīdi, tev tas viņu spēks nes priekšā. Protams, ka tie manevri ir atkarīgs no katra paša, ko kāds var izdarīt, bet tā ir tāda pati sajūta, tā ir kaut kāda sajūta, kas laikam cilvēks paķer. Jo tā ir ka tev daba dod kaut kādu spēku, ko tu izmanto savā labā. Un tas, man liekas, tas ir tas, kas tiem sērferiem patīk. Cik daudz tajā skrējienā pēc viļņa ir risks vai nezināmais, un cik daudz ir tāds smalks aprēķins patiesībā? Tur tā grūti pateikt būtu, jo tāpēc, kad tā viļņa noķeršana īstenībā ir pati grūtākā lieta, jo tas tev jau uz viļņa jāuzēr ar savu spēku. Un tad, protams, tu vari piemeklēt dēli, ja tu brauksi, pieņemsim, ar šiem lielajiem longboardiem, gariem dēļiem, tu varēsi izvēlēties lāzenāku vilni, un tev būs vieglāk noķert viņu, ja piemēram, arī, ja tev svars nav liels, tad, principā, dažreiz, ja vilnis spēcīgs, viņš tev vienkārši paņem ar savu jaudu, ja. Bet, ja piemēram, ir īsāks dēlis un šaurāks, plānāks, ar kur, protams, grib varbūt lielāks manevrs uztaisīt, tad tur būs tev jāieliek lielāks spēks un, principā, tur vajadzīga pieredze lielāka, lai varētu paķert vilnu un aizbraukt. Tu saki, ka patiesībā tikšana uz viļņa ir grūtākais tas posms, vai tad sanāk tā, ka principā tev jāiziet cauri ir diezgan daudz grūtībām, lai tu noķertu tās dažas sekundes to labo sajūtu? Principā jā, jo atkarībā ir, kur tad kaut to vilni ķer, ir, piemēram, pludmales, kur tu vari paņemt krasta vilni, jā, piemēram, maziem bērniem, dažreiz pietiek ar tīri krasta vilni braukt, bet ir pludmales, kur tev lai tu gribi tikt pie tā lielākā viļņa, tev ir jāierē, un tev nāk šie viļņi, un tev viņiem jālaužās cauri, tev jātiek dziļumā, un tas arī ir tas savu veidu pārbaudījums. Kāds ir tavs sapņu vilnis? Pa kādiem tu varētu visu laiku sērfot, un tu būtu laimīgs, ja būtu tāda pludmale, kur nepārtraukt nāktu tādu vilnīšu vien? Īstenībā jau ir tā, ka tajās sērfu pludmalēs tie viļņi pa lielam vienmēr ir regulāri. Tu, piemēram, aizbrauc uz kaut kādu Franciju, Spāniju vai Portugāli, ja tur, protams, neuznāk kaut kāds, varbūt, pēkšņi vējš vai kaut kāda vētra, kas nesatās kaut kādu bārdaku, tad, principā, tas vilnīts plus mīnus, viņš kustās un nāk pa lielam visu laiku. Tāpēc ir tās, tas servs tāpēc radies ar tajās vietās, kur visu laiku ir pa lielam tie viļņi. Pie mums Latvijā, jā, viņš tāds ar to vēju vairāk. Un vai tu vari padalīties kādā īpaša viļņa stāstā? Droši vien, ka katram sērferim ir kāds vilnis, kas ir palicis atmiņā kā īpaši vai sarežģīts, vai tieši otrādi īpaši baudāms. Pa viņiem ļoti atkarīgs. Man vairāk, palicis ir, man patīk jau tas, ka tu, piemēram, esi
Piemēram, Portugāla viena no man mīļākajām vietām, kas brauc surfot, un tas ūdens ir dzidrs, un tu vienkārši tas vilnis nāk pēc intervāla, kad viņš nav viens pēc otru, un tu reāli tur sēdi, gaidi savu vilni, izbaudi to, un tad tu tur varbūt redzi kādu sardīnu, tur aizpaldi garām, varbūt vēl kas. Tā ir tā sajūta, kā tu sajūties. Es pat nevarētu, negribētu tā teikt, tas vilnis pats labākais, tas nav. Jo katrs vilnis ir savādāks. Jo tu varbūt noķert pilnīgi citā vietā to vilni, varbūt neizdodas katreiz tajā vietā. Jo katrs vilnis varētu teikt, viņš ir savādāks. Viņi tikai neatkārtojas, jo dabā nav nekas vienāds. Ja, un tāpēc tā pateikt, diezgan grūti ir. Bet droši vien tāpēc arī neapnīk un visu laiku ir interesanti, vai ne? Jo tu nekad nezini, kāds būs nākamais. Jā, protams. Jā. Un arī, protams, tās vietas atšķirās. Kur ir stāvāki viļņi, ir kur lēzenāki. Tad jau tu arī pats izvēlies. Vai arī kādreiz pats vienkārši paņem kaut kādu sev izaicinājumu lielāku, ja gribi kaut ko jaunu pieredzēt. Tu stāstīji iepriekš par to, un, protams, tas ir pašsaprotami, ka vējš ir tas, kurš ļauj jums vispār darīt to, kas jums tik ļoti patīk. Vējš rada vilni, un tad pēc viņa skrien un ķer. Un tas ir liels dabas spēks, bet darbojoties dabā, dodoties piedzīvojumos dabā, dabas spēki ir gan palīdzoši, gan reizēm arī apdraudoši. Vai tev ir bijušas kaut kādas situācijas, kad tu esi saskāries ar to dabas spēka radītajām briesmām vai kaut kāda tipa apdraudējumu tev vai kādam tavam biedram? Tās apdraudējums jau vairāk ir no nezināšanas vai arī varbūt no cilvēka nesaprašanas. Pieņemsim, arī ja lielos viļņos, un vienam jau noslēpums, ka tie viļņi ir spēcīgi un viņi tev maļ. Ja tu, piemēram, pamēr peldi iekšā, vai tu nokrīti, vai tu nepareizi patrāpies vilnīm pretī, viņš tev uzgāžas virsū, viņš tev maļ, un tad tas ir tas, kā tu tam tiec pāri, jo tā māšana parasti jau ir ļoti īsta, tur 2-5 sekundes, bet, kad tu esi zem ūdens, un tas vilnis ir spēcīgs, protams, atkarībā, cik tu lielos viļņos ej, viņš jau tev tur tā, ka griež tā kā centrifūgā ar kājām gaisā, un tad ir tas, kā tu tam tiec psiholoģiski pāri. Ir jau pat speciāli treniņu metodas, kā tu tam trenējies, sevišķi tas vairāk ir raksturīgs tie, kas iet jau tajos milzīgajos viļņos surfot, kur ir pār 20 metriem, ja, milzīgs vilnis. Tur jau speciāli trenējās, tur tā, kur katrs nevar ieiet iekšā, jo tur ir, tu var neizdzīvot no tā visa. Tu stāstīji par arī tiem mentāliem izaicinājumiem, un tas ir arī viens jautājums, kas mani interesē. Viens ir, katram sportistam ir jāattīstās fiziski, tas ir skaidrs, bet ir arī mentālie izaicinājumi, un arī katrs sports ļauj attīstīties mentāli. Kas ir tas, kas sērfošanā ir jāiemācās nevis ķermenim, bet gan prātam? Prātam droši vien ir jāiemācās tas, ka būtu vienmēr, man liekas, tā kā relaksētam ūdenī, ka tev nevajag nekad panikot, jo pirmkārt tev ir dēlis klāt, tas jau ir tā kā tavs pludiņš, ja, kad hidrotarbs arī tomēr palīdz uzturēties virs ūdens, un kad īsti jau nekas tāds traks nevar notikt. Ja. Protams, kad tā malšana citiem var būt nepatīkama, un tur viss kaut kas var gadīties. Var satraumēties, uzkrist, piemēram, dēlim virsū, ja tev ir lielāks vilnis vai sagriezties ar spurām, viss kaut kas, vai, piemēram, ja tu surfo kaut kādās vietās, kur ir rifi, tev varbūt var vilnis uz akmeņa, varbūt uzsist, tu arī var kaut ko sagriezties. Tas ir, bet, tu jau pats izvēlies. Man liekas, protams, ka cilvēki vienmēr patīk izaicinājumi, un, ja tu met sev tos izaicinājumus, tu attīsties, bet vienmēr vajag izvērtēt lietas, cik tu daudz vari. Protams, ja tu esi iesācējis, kad neej uzreiz, nepaņem tieši to vietu, kur vislielākie viļņi, sāc ar kaut ko mazāku, vienkāršāku, mēģini kaut ko vairāk saprast, kas notiek, kā tu pats jūties tajā visā, un tad lēnām ej uz priekšu. Jo bieži vien jau garēs tā ir tā, varbūt tā latviešiem izteiktā tāda pārgalvība, ja, kad es taču jau māku, un es kaut kur nesos iekšā. Tad var viss kaut kas būt. Bet es neesmu dzirdējis, kad kāds surfers būtu Latvijā noslīcis, vai arī ārzemēs.
Kā tu pats izvērtē ne tikai sērfā, bet arī snovojot un noteikti nodarbojoties ar citām fiziskām aktivitātēm? Kā tu izvērtē to, kā uzstādīt sev to nākamo mērķi, lai tas būtu pietiekami izaicinošs, bet lai neietu tajā pārgalvībā? To parasti palīdz arī piemēram, kaut kādi draugi, jo vienmēr jau līmeņi ir atšķirīgi. Un kādam ir labāks līmenis, bet mēs surfojot jau vispār pa lielam, jau mēs tā kā surfojam kompānijās, jā, tā kā ar draugiem kopā. Un tad ir tas, kad kāds draugam labāks, tad viņš brauc varbūt lielākos viļņos, tad tu iepeld kopā ar viņu. Jā, un tad atkal kaut kāda jauna pieredze ir. Tādā veidā tas principā notiek. Un kas ir tās mācības, ko tev ir iemācījusi sērpošana, kuras tu ņem sev līdzi dzīvē arī ārpus pludmales? Kā tas tevi ir mentāli izmainījis? Tagad jāpadomā. Tās pat nezinu. Vienkārši nezinu, man tas surfs un snowboards ir viena no manām dzīves tādām sastāvdaļām. Varbūt man pašam nesenāk, varbūt pēdējos gados tik daudz pašam, varbūt tieši surfot un snowot, cik es daudz arī mācu citus, jo tas arī paņem diezgan lielu laiku un tā, bet ko man māca, es nezinu, droši vien kaut kāds varbūt tāds mierīgāks varbūt dzīves ritms, kaut kam visam liekas, ka es laiku skrienu, jo ir tur un visur grib paspēt un tas, bet nezinu, tā grūti pateikt. Gudīgi tieši pat laikam man nav bijis laika padomāt par šo te, tāpēc es tā nevaru atbildēt šo jautājumu. Viena lieta, ko es skatoties no malas uz abiem šiem sporta veidiem ieraugu, man liekas, tā ir tāda bieža asociācija, ka tie ir tādi brīvības piepildīti, ka tur ir kaut kāda tipa tāds gan prāta atbrīvotība vai kaut kas cits, es pat nezinu, kā to raksturot, kas saistās gan ar sērpošanu, gan ar snovošanu. Vai tu vari tam piekrist pirmkārt, un otrkārt, kurā no abiem iegūst lielāku to brīvības sajūtu? Jā, es varu tam piekrist, jā, tā noteikti ir. Protams, kad snowboardā vairāk šī brīvības sajūta izpaužās, braucot pa pūdersniegu, kad ir tie neskaties sniega lauki, un kur tu pats nesēs lejā, un tad tur ir tas maģiskais kaut kāds. Bet es zinu arī cilvēkus, kuriem šī brīvība arī snowboard parkā ir, ja, ka tu vienkārši ir tie tramplīni konstrukcijas, un tu vienkārši brauc, un tev tavs līmenis atļauj vienkārši to parku izbaudīt. Es tur uzstāju to triku, un tā arī ir tā kā viņa brīvības sajūta. Tā surfā noteikti brīvības sajūta, man liekas, vispār jau viņa tajā brīdī, kad tu noķer vilni un brauc. Tas ir visiem, man liekas. Tas pirmais arī mācot citus, kad cilvēks pirmo reizi ir noķers to vilni brauc, viņam liekas, ka tas ir kaut kas tāds neaprakstāms. Jā. Tad tas droši vien ir. Un tad jau, protams, tev līmenim ejot, tu jau gribi sevi realizēt vairāk uz tā viļņa. Tad jau, man liekas, no katra paša ir atkarīgs, ko viņš grib izdarīt. Bet man liekas, ka tieši tā ir, līdz ko tu pa vilni brauc, tad tā brīvības sajūta jau uzreiz ieslēdzās. Man liekas, ka tur neprasās kaut kas vēl vairāk. Kā tev šķiet, cik liela loma tajā brīvības sajūtā spēlē tā dabas klātbūtne? Tas, ka tu ķer to vilni nevis baseinā, bet tu esi okeānā, tajā lielajā spēkā, kas tur kustās pilnīgi neatkarīgi no tevis, tad tur neko nevar ietekmēt. Vai tā ir kaut kāda arī specifiska piedeva tai brīvības garšai? Protams, tāpēc, ka, ja tu esi jūrā, pludmalē vai okeānā, tu jau, tas ir kaut kas cits. Ja tu esi baseinā, man gan nav sanācis būt vēl baseina viļņos, tas jau vairāk ir tā kā trenažieris pa lielam, kur tu iepeld, kur visu laiku ir viss konkrēti, tu zini, tas, protams, palīdz kaut kādam apmācību procesam. Bet jūrā, kā es teicu, katrs vilnis ir unikāls un tur visu laiku mainās, ja. Jo okeāns visu laiku ir tāds pārsteigumiem pilns, kā surferiem saka vienmēr. Nekad neskaties uz krāstu, vienmēr skaties ar skatu uz okeānu, tā kā uz iekšu. Jo tu nekad nezini, jo pēkšņi arī var atnākt liels vilnis, un tev jābūt viņam gatavam. Ja, lai viņš vai tev neuzgāžās virsū, vai tu, ja tu gribi viņu nosērfot, vai arī tu vienkārši no viņa izvairies.
Kā tev šķiet, tu kā sērfotājs tos dabas spēkus, gan vēju, gan sauli, redzi kaut kā citādi nekā cilvēks vidējais? Vai tev ir kaut kāds skatījums uz šiem spēkiem atšķirīgs tikai tāpēc, ka tu tos fiziski principā piedzīvo? Es domāju, ka varbūt tas ir saistīts to, ka tu vairāk varbūt dabā esi tieši ar fizisko aktivitāti. Ir jau citi, kur vienkārši varbūt vasaru izbauda, saļojoties, vienkārši sauļojoties, un viņš tā sajūt to dabu, jo katram ir cits. Cits varbūt iet vienkārši arī pārgājienā, vienkārši gar jūras krastu. Katram jau tās sajūtas un ir pilnīgi citas. Es negribētu teikt, ka mēs esam kaut kāds, ka tas būtu kaut kas labāks. Tas vienkārši ir savādāks. Vienkārši tā ir tā man sajūta. Jo es neesmu no tiem cilvēkiem, kuram vispār patīk tā, kas varētu ilgi nogulēt, paņemsim, vienkārši pludmalē saulē. Man liekas, ka ar to aktivitāti tu kā vairāk un kaut ko vairāk iegūsti. Mēs gana daudz esam runājuši un pieminējuši vēju, bet saule vismaz tajos Portugālē un Francijā un Spānijā, ko tu pieminēji, arī ir neatņemama sērfošanas sastāvdaļa. Kas sērferim ir saule? Saule, protams, ir ļoti skaista, ir skaidrs laiks, un līdz ar to okeāns ir uzreiz daudz dzidrāks izskatās. Tas ir smuki, bet tā jau principā saule jau dažreiz bišķītiņi traucē, jo tev laik jāsmērē tie trakie saules krēmi, jo tu ūdenī ļoti stipri pievāk, un tad tev jābūt diezgan uzmanīgam, lai tu neapdegtu. Jo pa lielam jau tu pavadīji reiz pa 3 stundas ūdenī, un tad var beigties bēdīgi. Tas jau ne jau tā, ka tu tā, bet tomēr apdeguma nav patīkami. Mēs esam izrunājuši dažādas tās sērfošanas puses, un es teikšu, kā ir. Izklausās ārprātīgi kārdinoši. Tas tiešām ir sporta veids, kurš uzrunā, es nezinu, vai ir savu brīvību, pludmali vai jūru, bet kaut kas tajā visā ir. Bet kas ir reāli vajadzīgs cilvēkam, lai sērfotu? Viens ir labi dēlis, okeāns, vilnis, bet kas vēl ir vajadzīgs, lai varētu ar to nodarboties? Principā jau vajadzīgs savs inventārs, bet principā, lai vispār izmēģinātu, tur nav vajadzīgs nekas, jo pasaulē jau šī sērfa kustība ir ļoti attīstīta, un praktiski visās pludmalēs ir īstas sērfa nomas un sērfa skoliņas. Un tad vienkārši es ieteiktu vispār pirmās gaitas sākt labāk ar sērfa skoliņā vai sērfa instruktoru klātbūtnē, jo tā tu vari sev mazāk satraumēt, un arī ātrāk arī sapratīsi, kā var labāk noķert vilni un kā var aizbraukt pa to vilni. Tā kā pa lielam, ja tā grib, tad jau nav vajadzīgs, jo tu visur vari noīrēt, visur vari dabūt. Un es domāju, ka Latvijā jau tomēr tik bieži nesanāk sērfot. Tur nezinu, te varbūt bērniem vai cilvēkiem, kuriem varbūt attālināks darbs, vai kas var vairāk atļauties. Tagad ir tā prognoze, lielais vējš, tur ir viļņi, mēs nesamies, bet ne visiem tas sanāk. Un tur jau to inventāru arī nav jēga nopirkt uzreiz sākumā, kamēr īsti neesi pārliecināts, cik tu bieži brauksi, kur tu brauksi. Jo beigās varbūt man Pāvlos neinteresē, es gribu varbūt vairāk uz Portugāli. Ja, un tad ir tas tā. Man liekas, sākumā nav vajadzīgs inventārs. Bet kas ir vajadzīgs tā tīri fiziski ķermenī, vai ir nepieciešama kāda īpaša fiziskā sagatavotība, vai kam ir jābūt prātā, lai varētu pirmo reizi uzkāpt uz dēļa? Pirmais ir nebaidīties no ūdens un nebaidīties nirt. Tas ir pats pirmais, kas ir vajadzīgs. Mēs arī bērniem prasām, vai viņi nebaidās no ūdens vai nebaidās nirt. Jo, ja viņš baidās, tad tu īsti jau ļoti grūti kaut ko izdarīt, jo, kad tu kritīsi un kad tu ķer to vilni, sākumā nevar neizdoties piecelties, un tad sako kritiens un tie krīt ūdenī. Tad tas bērns ir galva zem ūdens, tad viņam uzreiz ir šoks, pa lielam. Un tad ir svarīgi, cik tev ir tā liela ūdens pieredze. Ja, vai patīk tev jūra, un te peldēties viļņos un lēkā, un tu nirsti, vai tu esi bailīgs, un vispār ūdens tev ir vispār neuzrunā. Es domāju, ka tādā gadījumā tā sērfošana droši vien izpaliks. Tu pirms tam pieminēji, ka skatās prognozi, un ir labs laiks, ņem mantas, brauc uz jūras virzienu. Cik bieži tu pats skaties prognozi? Tas ir tāds rīta rituāls, vai arī tu tā paskaties sākumā pa logu ārā, šodien var nemaz neskatīties, tur nav nekāda cerība.
Un, principā, es skatos katru dienu, jo tad, kad man notiek vasarā nometnes Pāvilostā, tad mums vēl pat ir kamera, kur tu vari redzēt abas pludmales, un tu redzi, kā vilnis nāk. Tu redzi, vai viņš ir jau pacēlēs vai nav, jo bieži vien tās prognozes arī nesakrīt. Jo kādreiz kaut kas pamainās, un tu soli, ka būs, bet varbūt ir kaut kas aizkavējies, un tad tu skaties, ko darīt, vai tu treniņu paliec drusku vēlāk, vai jau tu vari pirmsiem uzreiz jau iet ūdenī. Tā kā es skatos diezgan bieži. Tātad svarīgs ir ne tikai prognozētais, bet arī tas, ko tu pats ar savām acīm vari novērot tur ārā. Jā, tā arī citreiz notiek. Un, manī citreiz ir mazāks vilnis, un ir bērni, jau, kuriem ir jau kaut kāds iemaņas. Un tad tu ved viņus uz jūru, un tad viņi paši pieņem lēmumu. Vai viņi grib iet tādā vilnī sērfot, vai viņi grib darīt kaut ko citu. Jā, jo gribās, lai kā es teicu, lai tas sērfs arī tā kā bauda un ir tas piedzīvojums, bet nav tā, protams, ka dažreiz arī tu nevis iedzen, bet kad esam ar bērniem kādreiz arī pilnīgi mierīgā jūrā, jo reiz ar iesācējiem ir ļoti labi varbūt izbaudīt kaut ko saprast ar to dēli, kamēr nav viļņu, jo kad nāk viļņu, tad jau uzreiz tu tāds domā pilnīgi par citām lietām. Vai, piemēram, tu vari kaut kādu airēšanas skilu uzdīt vienkārši tāpat paērējoties, bet jā, gribās, lai cilvēkiem ir tā bauda. Man gribētos ticēt, ka pēc visa, ko tu esi izstāstījis, mūsu sarunā noteikti būs kāds no tiem cilvēkiem, kur klausās, kuri vēl nav pamēģinājuši, bet meklēs tūlīt iespējas, kā var pamēģināt būt uz tā viļņa, noķert to sajūtu, par kuru mēs runājam. Bet viens jautājums, kuru es uzdodu visiem cilvēkiem, ar kuriem es sarunājos šeit, ir par to, kāpēc tad beigās to izvēlas darīt. Jo, tev jau arī tur ir savi sarežģījumi. Ir nevienmēr tajā Pāvilostā ko darīt. Ir jāmeklē līdzekļi, iespējas doties uz Spāniju, Portugāli vai Franciju, vai ziemā ir jādodas uz kalniem. Tas ir fiziski izaicinoši, tas prasa daudz laiku un principā varētu arī to visu nedarīt. Bet kāpēc tu joprojām izvēlies darīt? Droši vien es nezinu, kāpēc. Nevaru tā pateikt. Droši vien tas ir kaut kāds mans dzīves ritms, dzīvesveids. Es domāju, arī, ka arī tie surferi, kas ir aktīvie, kas ļoti daudz brauc arī riņķī, es domāju, tā viņam ir tāda tā kā prāta atslodze no darba, ka tu vienkārši esi uz tā viļņa un viss, un tu tajā brīdī par to prātu nedomā. Tā ļoti laba relaksācija. Jo man liekas, ka mūsdienu intensīvajā dzīves ritmā jau vajag rast kaut kā to pozitīvo relaksāciju. Un man liekas, ka šie sporta veidi, surfs, snowboards, viņi šo dod. Jo, tu, protams, vari sēdēt, skatīties filmu, vai vienkārši tāpatās, kādam tas arī varbūt kaut ko palīdz. Bet man liekas, ka caur to aktivitāti, caur to tu tā kā vairāk izdzīvo. Un vēl jau tāds teiciens ir veselā miesā vesels gars, jā. Un tad ka tev jābūt šīm tā kā visam kopā. Balansiņam. Jā. Paldies tev, lai tev izdodas noturēt to balansu ilgi un dikti. Paldies, ka tu atnāci uz sarunu. Paldies!